pēc kara plānā maize un vēlākais eci gribi. Skriet projām, tu varēji arī bez tās durvju aizsiršanas kā puika. Es vienkārši nesaprotu, ko es tur esmu nomelnojis. Ciešāk pilsoņi, ciešāk, pat tas viņiem jau paši viņi laužas iekšā pārpildītos trolejbusos, rītos un vakaros, bet par dziesmu viņi brīnās tā kā no mēnesis nokrituši. Vai tad es tur esmu kaut ko izdomājis? Es vienkārši dzirdu, ko cilvēki runā. Viena sieviete patiešām iekliedzās, nekāpiet taču otram uz kājām. Un jauneklis viņai atbild pareizi, tantiņ, pareizi, viss ir draugi un biedri. Un kasierī tā atkal atkārto tādā dziedošā balsī kā automāts. Ciešāk, pilsoņi, ciešāk. Nu, vajadzēja. Ciešāk, pilsoņi, ciešāk. Vajadzēja mierīgi mēģināt tālāk. Mēģināt bija lieki. Ko tev nozīmē naivais kuku? Kādos apstākļos nav grūti iespiesties visādiem pašmāju bīkļiem, kuri, būdami organiski sveši mūsu jaunatnei, tomēr uz brīdi, kā to redzējām mūsu piemērā... Paldies. Biedru lapiņi, lūdzu. Biedri. It kā kopīgas darbdienās